Dmitrijs Krupņikovs, uzņēmējs, viens no Latvijas ebreju kopienas līderiem arī, un Krupņikov kungs, jūs bijāt Izrēlā. Tagad, kad sākās Izraēlas atbilde tam nelietīgajam teroristiskajam uzbrukumam, kas bija 7. oktobrī pagājušajā gadā, kad... Es biju 20. novembrī Izrēlā. Es biju vairāk teicis Izrēlā, bet 20. novembrī es pieteicos kā brīvprātīgais Izraēlas armijas palīgdienestā un pievienojos Izraēlas armijai, Hacerim armijas bāzē pie Berševas pilsētas dienvidos, un tur nedēļu dienē strādāju, nezinu, kā to pareizi pateikt, kā brīvprātīgais, tur kopā ar vēl, tajā vietā, kur mēs bijām, bija laikam 70 cilvēki, kas bija uz ilgāku termiņu, un katru dienu vēl kādi 50 cilvēki brauc no dažādām vietām strādāt. Bet tas uzbrukums, kas notika Izrēlai, tas bija kaut kas arī fantastiski, kā Izraēla uz to atbildēja, jo ebreji, kas bija visā pasaulē, cilvēki no visdažādākajām pasaules vietām brauca uz savu etnisko dzimteni, lai palīdzētu Izraēlai izdzīvot šajā te fantastiskajā brīdī. Tas lepnums par savu tautu ir milzīgs. Bez šaubām, no tiem 70 cilvēkiem, kas bija kopā ar mani dienējot, neviens nebija no Izraēlas. Visi bija atbraukuši no kaut kurienes. Daži no viņiem bija tur jau vairāk par mēnesi. Principā, lai piesakoties tam dienestam, bija gara rinda. Man paveicās, mani pieņēma diezgan ātri tur. Jā, cilvēki brauc, dienēt, palīdzēt, darīt kaut ko, lai palīdzētu valstī izdzīvot šajā grūtajā brīdī. Un atbraucot no turienes, es padomāju, ka tas ļoti labi būtu, ja Latvijā būtu kaut kas līdzīgs. Paldies Dievam, mums nav tāda militāra situācija, bet tomēr jābūt gatavam, lai mēs, ja kaut kas nedodies notiek, tad mēs zinām, ko mēs darām. Un es mēģināju pieteikties zemesardzē, man atbildēs palēdz priekš zemesardzes. Labi, to es varbūt saprotu, kaut arī uzskatu, ka fiziski es labā stāvoklī, bet varbūt kaut kāds papildus zemesardzes, kaut kāda papildus dienas, lai mēs zinām, lai mēs palīdzam. Mēs spējam palīdzēt tie, kas vēlās. Diemžēl atbildes nesaņems. Tā ir tā Latvijas problēma, ka mēs nespējam bieži vien padomāt ārpus kastes, paskatīties plašāk. Jūs esat fantastisks, inteliģents cilvēks, var just, kā jūs formulējat teikumus un ko jūs dzīvē vispār esat darījis. Tā, ka jūs būtu noteikti noderīgi zemesardzē, ne jau jums ar ieroci jāskrien pa lauku, bet jūs varat izdarīt daudz citas lietas, kas varētu palīdzēt. Un, diemžēl, mēs pagaidām neesam atraduši tos risinājumus, kā iziet no tā birokrātiskā sloga ārā, lai tādus kā jūs, kas vēlas to darīt, piesaistīt, dot iespēju. Jā, es ceru, ka varbūt kaut kāds process notiek, par kuru es nezinu. Bet vēlreiz, blakus zemesardzei jābūt vēl kaut kam, nezinu, plašākai zemesardzei, nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, bet cilvēkiem, kuri varētu iesaistīties brīvprātīgie, es domāju, būtu pietiekami daudz, kas palīdzētu aizvietot tos, kas skraida ar ieroci pa lauku, palīdzēt viņu aizmugurē, organizēt to visu. Nav vajadzīga nekāda augstā IQ, vajadzīga laba organizācija. Ko mēs darījām Izrēlā? Mēs fasējām dienas racionu soldātiem. Tas neprasīja pārāk lielu IQ, bet tas bija dīvaini vai ļoti iespaidīgi, ka 70 cilvēki no dažādām pasaules malām ienāca kaut kādā angārā, kur bija kastes, un organizēja procesu. Katrs kaut ko darīja. Nebija neviens, kas mēģināja sēdēt malā. Katrs mēģināja, ko es varu palīdzēt. Un pa dienu mēs fasējām 20,000 racionus. Par to, kas notiek šobrīd, Izrēlā ir, protams, panākumi atgūstot kontroli par tām teritorijām, kur teroristi bija ieņēmuši, bet kādēļ ir tās starptautiskās sabiedrības tagad diezgan nopietna maiņa tādai attieksmei pret Izraēlu? Mēs dzirdējām tos starptautiskās krimināla tiesas tādus tā kā uzsaukums par to, ka gan Izraēlas premjeras, gan arī aizsardzības ministrs ir par kaut ko jāapsūta, lai arī tā ir tomēr
Es to redzu kā pašaizsardzību, ko Izraela izdarīja pēc tā, kad uzbruka viņas pilsoņiem, lai sodītu tos teroristus, kas to izdarīja. Kas ir noticis, tas sentiments kaut kāds, vai es nezinu, vai tas antisemītisms pret ebrejiem pasaulē joprojām ir tik ļoti spēcīgs? Kā jūs to redzat? Bez šaubām, jebkurš karš ir traģēdija. Un ir traģiski, ka iet bojā palestīniešu Gāzā, mierīgi iedzīvotāji. Bet iemesls tam ir tas, ka Hamas pārkāp visus likumus, kara darbības likumus. Tiek izmantotas skolas, tiek izmantotas slimnīcas, tiek izmantot apvienoto nāciju organizācijas ēkas, lai slēptu ieročus, lai slēptu tur teroristus. Man ir grūti saprast, ko pasaulē domā, jo vēlreiz ļoti žēl, ka iet bojā civili iedzīvotāji Gāzā. Bet tas iemesls nav tas, ka Izraela to karu sāka. To karu sāka Hamas un kopš 2005. Gada, kad Izraela aizgāja no Gāzes, situācija kļūst Gāzā tikai sliktāka, gan ekonomiski, gan militāri. Cilvēki runā par Izraēlas atbildību blokādu. Kāda blokāda var būt, ja izraksta 1000 kilometru tuneļi, ja visa Hamas armija jaunās uniformās ar jauniem ieročiem, ja viņiem ir droni, viņi ir radio iekārtas, kas spēj slāpēt GPS-u, ja viņi ir braukā jaunām mašīnām, kādu blokādu iet runa. Tad ir vēl robeža ar Ēģipti, un tur ir tuneļi, pa kuriem tas viss tiek importēts. Es nevaru saprast, es nevaru aptvert to, kāpēc nosodot Izraēlas premjerministru un aizsardzības ministru neiet runa par to, kā jāsauc pie atbildības Hamas, jāsauc pie atbildības Irāna, kas to visu inicē, jāsauc pie atbildības Hezbollah vadītāji, kas nav konflikta caur Izraēlu un Libānu. Tur nav atvērta konflikta, tur nav strīdu, bet tur notiek apšaudes ikdienas. Viss Izraēlas ziemeļi evakuēti, jo tur nav iespējams dzīvot. Ja Hamas ir izlaidis 20,000 raķetes no Gāzes, ja kāds 5-7,000 raķetes ir izlaidis no Libānas, tam nepievērš uzmanību. Izraēla nevar aizstāvēties. Traģiski. Kas notiks tālāk, kā jūs prognozējat, kā tas iesaldēsies, Izraēla gūs pilnīgu uzvaru, kas būs tur tālāk? Golda Meira, Izraēlas premjerministre, kādreiz teica, ka miers tuvojas otram būs tad, kad arābi mīlēs savus bērnus vairāk nekā ienīdīs izraēliešus. Kamēr tiek kūdināts naids pret Izraēlu, kamēr netiek risināts jautājums par mieru, uz kādiem nosacījumiem miers. Izejot no Gāzes, Ariels Šarons, kur vispār bija diezgan labējais Izraēlas ģenerālis un labējais politiķis, mēģināja pateikt, dzīvojiet mierā Gāzā, veidojot savu sabiedrību, redzēsim, kas notiks. Diemžēl tas eksperiments ir negatīvs. Es domāju, ka tā galvenā problēma ir Irāna, kura maksā pa visu to, kas notiek, piegādā ieročus, mēģina to konfliktu atrisināt. Šodien bija brīdinājums no Avigdora Libermana, kurš ir viens no Izraēlas politiķiem. Kaut kādā brīdī Irāna mēģinās uzšaut kāds 10,000 raķetes vienlaicīgi Izraēlai, jo neviena aizsardzības sistēma nespēja to pārvarēt. Jādara viss, lai palestīnieši sāk vērtēt dzīvi un veido normālu civilu sabiedrību. Paldies par interviju.